Jauns testiņš, premiumoptikas.lv. Mūsu rokās ir nonākusi Tellos sērija. Kā vienmēr, vērsim vaļā kasti, apskatīsimies, kas ir komplektācijā. Saliksim visus modeļus kopā, apskatīsimies, kas ir kopīgs un kas atšķirīgs. Un pats galvenais dosimies dabā un skatīsimies, cik tālu mēs ar tiem varam redzēt un kādā izšķirtspējā. Un, protams, ja tev rodās vēl kādi jautājumi, droši nekautrējies sazinies ar mums. Mēs tev pasniegsim visu informāciju, arī to, ko mēs paturam aiz kadra. Nu ko, varam vaļā un skatāmies, kas tad mums ir šajā skaistajā gaumīgajā kastītē iekšā. Tellos sērija rotā tādu uzlīmītu virsū apgreidojuma, tā kā pilnveidojuma ierīce. Šīs termokameras lielākais stāsts, ka tā termokamera nekad nebūs novecojusi, jo visu laiku to var pilnveidot. Varam vaļā, foršu skaistu kasti ar magnētisku aiztvaru. Tātad te mums ir iekšā instrukcija, garantijas taloniņš, čehuliņš ar visu ierīci, aksesuāru kastīte. Lūk, te mums ir tāda sikstiņa, lai mēs varētu izmantot šo te 3-punktu stiprinājumu. Tagad ir modē medniekiem arvien vairāk priekšējā tāda somiņa, kur taktiski var pievienot klāt vēl citas somiņas, tad šo mēs varam pilnveidot arī varbūt tie, kas izmanto zemesardzē vai kādos tādos operatīvos uzdevumos. Ja? Tikpat labi, tad mēs varam ar šo 3-punktu stiprinājumu piesprināt sev šeit klāt un ļoti ērti attaisīt vaļā. Bez trokšņiem, bez furnitūras izņemt ārā termokameru. Akumulātors mums ir ierīcē, akumulātoram arī ir aizsargvāciņš, lai kontaktos nesakrīt mums gruži. Datu kabelītis, kas arī kalpo kā uzlādes kabelītis, mēs varam izmantot kā C-teipu USB 2. Un mēs varam izmantot C-teipu, C-teipu. Kas man ļoti patīk, ko pulsāri ieliek iekšā komplektācijā, ieliek mums strāvas adapteri ātrai uzlādei gan ar C-teipu līgzdu, gan ar USB 2 līgzdu. Tāda te viņi izskatās, ja, tad šis ir ļoti noderīgs aksesuārs. Jo mūsdienās ierīcēm šādas nedod līdzi, mājās sāk beigties, tā kā pērciet pulsāri termokameru, galvenais no premiumoptikas.lv un uzlādējiet sev telefonu un termokameru. Šeit mums vēl paslēpusies mikrošķietas drāniņi ir, pati termokamera. Šāda viņa izskatās. Varbūt tu arī pastīties, kā tu pielikt somiņu klāt. Jā, viens Rainers saka, prasa man par to somiņu. Nē, šoreiz es nelikšu. Un, protams, Raineram nav miera. Rainers vienmēr piesienās par tām somiņām, cik viņas ir jēgpilnas. Nav nekāds noslēpums, kad es pats lietoju tieši šo modeli Tellos XL50. Jā, tad ļoti ērti. Uzliekās, pārliekam pāri, piesprādzējam, noregulējam sev garumu uz ziemas drēbīti vai vasaras drēbīti. Klusi attaisam vaļā, izņemam ārā termokameru, man ir noregulēta sikstiņa uz kreiso pusi, skatāmies, ieliekam iekšā, taisam ciet un rāpojam tālāk pa mežu, un mums termokamera nekur nepazudīs. Un šeit ir padomās tiešām priekš normāla ziemeļa cilvēka, ja, ar uzkrātām ziemas rezervēm. Jā, tad liekam visus modeļus rindā, skatāmies, kas ir kopīgs, kas atšķirīgs, un paskatāmies pa pašu korpusu, kas tur ir interesants un pa ko vēl varētu padomāt. Ņemam rokās Tellos un skatāmies, ar ko tad viņš ir interesants. Vispār no ražotāja pulsāra Tellos koncepts ir interesants, tā teikt, mūžīgi jauns, tā kā tajā dziesmā ierīce, ko visu laiku var pilnveidot. Es jau tagad uz viņu skatoties, redzu, kas ir pilnveidots no pašiem pirmsākumiem. Baterija mums ir ļoti forši, kad ir baterija kopā ar vāciņu, kas man ļoti patīk. Jo, ja vāciņš ir noņemams atsevišķi, tad jāšķibina ārā baterija vai viņai vēl kaut kāds slēdzīs, tie liekas skaņas liek knikšķi, un arī mēs varam pazaudēt vai nolaust vāciņu, un tad mums nakts medību stāsts varbūt beidzās ātrāk nekā mēs to vēlētos. Runājot par bateriju, tad bateriju mēs varam salādēt uz automašīnas bezkontakta lādēšanas. Manuprāt, vienam ražotājiem tāda vēl nav. Tāpat ar C-teipu mēs varam salādēt, un šeit mums mirgo lampiņa, un kad nepārtraukti deg zaļa, tad viņš ir pielādēts. Un ļoti vienkārši mēs viņu ieliekam iekšā, ja, tad tumsā mēs varam mierīgi arī bez klikšķīša aiztaisīt. Un kas ir forši? Šī kamera vibrē un signalizē mums par to, ka kāda funkcija ir izdevusies vai nav izdevusies. Ieliekam bateriju, ierīce ir akceptējusi bateriju, tad tā termokamera novibrē. Nevajag čibināties ar rokas siksniņu un viņu atvienot un pārlikt otrā pusē. Mēs viņu varam pārgriezt uz otru pusi. Te bišķiņ tāda roku vieglība, ja, bet šos te mēs varam aizgriezt uz otru pusi. Okulāra gumijas kausiņš arī ir ļoti ērti pārgriežams ar tādiem klikšķīšiem. Var dzirdēt? Varbūt nevar dzirdēt, bet tu jūti, ka par to ir padomāts un, teiksim, ja skatāmies ar labo aci, lai mums neišgaismo sānu, šeit visi, tad kausiņš par to parūpējas. Tāpat var pārgriezt uz kreiso pusi. Objektīva vāciņš arī ir viegli noņemams nost. Pagriežam mēs viņu un noņemam nost tiem, kam nepatīk vāciņi, ja? Sevišķi izmantojam čehulu, varbūt bez viņu var iztikt ārā, un ja mums sanāk viņu salauzt, tad nekāda problēma, kā detaļa atsevišķi mēs viņu varam dabūt.
Un tātad šeit mums ir objektīva asums, un šeit mums ir digitālais zooms. Šīm visām regulācijām, Pulsar Telos, cik es redzu, visu laiku pilnveidojās, piemēram, viens no jaunākajiem, kas mums šeit rokās ir. Šeit jau digitālais zooms ir tāda punktiņu skaņu. Mēs tā kā līdzīgi tā kā, kad regulējam, piemēram, paralaksi dienas optikai, mēs jūtam, ka mēs ceļojam soļiem uz vienu vai uz otru pusi, tad šeit to mēs jau varam sajust. Pašai Telos sērijai tā doma ir tāda, mūžīgi jauna termokamera, jo tu visu laiku viņu vēl pilnveidot. Piemēram, tad kas mums šeit stāv? Mums stāv visniknākais šobrīd pieejamais tirgu XL50, starp citu ir iznācis arī XT50 ar 1280 izšķirtspēju, tur ir klāt zelta maliņas un citā krāsā korpus. Mēs bijām Ivas izstādē kopā ar Raineru, apskatījāmies šo produktu, tā kā šeit kaut kur Rainers ieliek īsceļu, jūs varat apskatīties, kā viņš izskatījās no Ivas izstādes. 1024 uz 768, 12 mikronu pikseļu izmērs, 50 mm objektīvu. 50 mm objektīvu mums tāpatām ir 640 uz 480, mums arī ir 640, 480, bet te mums viņš ir ar 17 mikronu pikseli, kas dod lielāku jūtību. Tad atcerēsimies par jūtībām, ja mēs runājam katram ražotājam. Vissvarīgākā jūtība ir sensora jūtība, un tad pārējie ar algoritmi, ko mēs varam pilnveidot, viņi reizēm var strādāt ļoti labi, varbūt reizēm arī var nestrādāt. Tā kā šis ir visjūtīgākais no šīs sērijas, protams, arī tāpatām ir 384 sensors uz 288, arī 17 mikronu pikselis, un šī arī būs gana jūtīga, un, protams, pa labāku cenu, jo mazāks objektīvs 35 un mazāks sensors. Ekrāns šīm termokamerām ir 1024 768, kas ir ļoti labi XL versijā. Tad katram pikselim uz sensoru ir savs pikselis uz ekrāna, ka mēs redzam patiesi īstu bildi. Nav mums tādu tukšo pikseļu nosacītu, viss pārklājās. Tāda paša ekrāna arī pilnīgi visai sērijai ir. Viena būtiska atšķirība, jūs varat iegādāties viņu ar attāla mērītāju vai bez attāla mērītāja. Ja mēs paņemam 35. vismazāko, arī pēc cenas vispieejamāko, šādi te viņi izskatās. Ja mēs salīdzinām kopā ar 50, tad mēs redzam, ka mums mainās tikai un vienīgi objektīva daļa. Vispārējais absolūti identisks ir, tad vienkārši tas nākotnes jautājums par attālu mērītāju vajag vai nevajag. Es pats neizmantoju attālu mērītāju, jo attālu mērītājs man ir uz optikas, un man patīk, ka viņi ir kompaktāki mazāka, bet tas ir gaumas jautājums, un arī tas, kad, ja skatāmies uz jauno XT monokulāru, tur ir cits attālu mērītājs, daudz kompaktāks. Izmēra ziņā tas ir tas, ko visu laiku var pilnveidot. Lielos vilcienos esam tikuši cauri visai sērijai. Atliek tikai iziet ārā dabā un apskatīties, ar kuru termokameru, cik tālu mēs redzam, kāda ir tās jūtība, kā viņi datus apstrādā lielākās distancēs, kā saka, vai mums zvērņiem nepazūd kājas un nepārvēršās pa mākonīšiem. Dodamies dabā un testējam vēl vienu niansīti. Kāds vispār liek uz vāciņu virsū pat tādu pārklājumu neslīdošo, ko, ne? Pēdējo tas jau kaut kas, Fetiši uz niansēm. Nianses. Jā, labi, ejam dabā un pēc tam tiekamies ar Raineru un tad vērtīsim tos saņemtos datus, kā tad mums viņas patiesībā rāda. Nu ko, Viesturu, esam atpakaļ. Bijām laukā, izgājuši dabā, apskatījāmies ierīces, izspēdījām pogas, izmēģinājām. Ko tu domā tieši par pogām un to ērtumu lietošanā? Mēs tagad filmējām, tad es arī tieši domāju, tagad ļoti strauji attīstās arī termoregulēšana un tā tālāk. Tur ir tāda viena lieta ir ērti, praktiski, izturīgi, noderīgi, nesabojājās. Ilgi strādā, un jāsaka tā, ka, protams, Telos ir divu roku ierīce, to ar vienu roku viņi nevar regulēt, bet varbūt arī, teiksim, tā kā es, mēs tagad iepriekš rādījām to manu somiņu, viņa te pa dubļiem, pa bebriem, pa visiem, man patīk medīt tā kā bišķiņi skarbākos apstākļus nekā citiem, un es pārliecinās par to, ka, ja es esmu tur dubļos vai netīras rokas, reizēm tu izlaid iekšas vai kaut ko tam līdzīgi, tu zini, ka tavi netīrumi neiekļūs ne fokusētājā, ne zoomā, ne pogās un tā tālāk. Es, protams, pie viņas esmu pieredzis un vai ir ļoti objektīvi, es varu pa viņu izteikties. Tas ir kaut cits jautājums, bet, kad viņi tikko parādījās, es jau teicu, ka ir forši, ka tev asums ir turpat, kur zoomas, jo īstenībā tikai ar to tu strādā. Es pat neatceros, ka pēdējo reizi gaišumu un kontrastu būtu regulējis. Es strādāju tikai ar asumu
un ar zūmu nogu asumu, bišķi tuvāk, atkal bišķiņ asumu, un tas arī viss, jā. Tu jūti to atšķirību pogām ar cimdiem? Nu, ja tā godīgi, es ieteiktu, teiksim, meņu poga būtu jāizdala savādāk un ieslēgšanas poga būtu savādāk. Jo arī man bieži vien, kad ir tie satrauktie mirkļi, ka tev jānoķer kadrs un tu gribi ierakstīt to, ko tu redzi, tad bieži vien ir, ka tu uzspiedi ne to, un sevišķi ar cimdiem. Ar plikām rokām tu redzi, jā, šeit ir bedrīte, jā, bet, teiksim, varētu nedaudz to pogu kaut kādu, citu augstumu varbūt paspēlēties, jā, lai tu saproti, kas ir kas. Jautājums varbūt pa okulāru. Okulārs pietiekami liels vai prasītos lielāks? Šeit nav tik traģiska aksionam. Šis īstenībā okulārs savu veidolu, man liekas, nav mainījis no Quantum sērijas. Quantums ražoja pirms 11 gadiem, 13 varbūt. Jā, tad viņš ir tieši tas pats, kas ir labā lieta. Tad gan tas spilventiņš uz aci, gan kausiņš, jā, tur var kalpot. Varbūt kaut kāda modifikācija, bet citi ir, bet kalpo vieniem tiem pašiem, tas ir ok. Bet es teikšu tā, ka, protams, kad ir labāk, kad nedaudz lielāks ir okulārs, ir no kopšanas viedokļa. Jo ir sevišķi augstā laikā, tad, kad ir stikls ļoti augsts, viņš kondensē uz sevi mitrumu. Un mūsu acis vienmēr ir mitra. Un tas mitrums, kas ir uz acis, vai tu esi bišķi nosvīdis, viņš uzreiz noreso, un tad tev viņš jātīra. Un, lai tu viņu notīrītu pilnībā visu, tur ir tur komplektiņi attaisa vaļā, lenspens, kas ir vēl lielais lenspens, mazais lenspens, ar stūrīšiem lenspens, mikrošķietas drāniņa, pirms tam varbūt gaisa, ko tu nopūt gružas nost, pēc tam slotiņi varbūt, ko tu izsalki, kaut ko tur gaisa nedabūja ārā. Tas, man liekas, ir tas, pie kā pulsāra ražotājs var piedomāt. Ap cilvēku aci viena no jūtīgākajām ādām ir. Tas ir forši, kad šeit ir padomāts par to, jo vienkārši iedomāsimies, tas ir tā kā tagad sniegs bija, visi tīrīja sniegu, un, teiksim, tā kā kartupeļu rīvē būtu tāda sniega lāpstas skātiņš, ja? Vai, teiksim, tur uz šitās te laidītes smilšpapīra pilīmēt, ja? Lai jums te beržīs laiku. Un tā ir svarīga lieta. Es īstenībā manīju, ka Telos XT viņi izdomājuši citu kontaktu. Es arī nesaprotu, kāpēc. Jā, un tur viņi ir tā kā plastikāti uzlikuši ar argumentu tādu, ka tie, kas nesā brilles vai ļoti tuvu fokusu, tā arī ir, bet tur ir citi paņēmieni, ko var nošpakot no binokļiem. Bet viena lieta ir tas, ka pie acis nedrīkst izmantot cietas materiālus. Tas ir īpaši, ja tu mašīnā brauc un ir bēders, tu zila acis nāk. Jā, vai arī bieži vien tev tāda situācija, ka tu kaut ko skaties, kaut ko vērtē, bišķiņies paskatīšos, kur kas, tas tev, un īsmā lieta ir tāda, ka cilvēks jau ļoti, tas kā nobīsties no šāviena, lai tu pēc no tā šāviena attiet, tev ļoti ilgu laiku. Iesit vienreiz ar ierīci pie acis, tev tās pirmās instinktīvā sajūta, ka, bļāļ, man ir kaut kas tāds, kas dos pa aci. Tas ir tāds moments, jā. Labi, un pieņemsim par baterijām. Baterija kalpo ļoti ilgi, un tā galvenais ir prognozējoši. Teiksim, ar mierīgu sirdi, protams, tas, ka pulsāra man darīšana ir diezgan ilga no savas dzīves, bet ar mierīgu sirdi, zinu, ja viņi ir tik uzlādēti, tad arī viņi tik pietiks, un tu nebūs tāda pārsteiguma, ka viņi rādās pilna, pēkšņi puse, pēkšņi sarkam, mirgo sarkam, tad bišķi uzsildi, tad atkal. Viņi ir ļoti, ļoti pārdomāti, un tāda ļoti svarīga lieta. Nomaiņa arī. Elementāri. Un tas ir mums īstenībā paraugiem. Vienam bija tukša baterija, nekāda problēma. Pārlikām no manējā un visas afilmējām. Es dzirdēju, ka tas sūdzējies par fokusēšanas gradzēju. Jā, bet zināju, to gan es nesaprotu. Kāds var ierakstīt komentāru, varbūt no rūpnīcas skatās. Jā. Dažām ierīcēm ir ļoti viegli griežās. Pieņemsim, šeit arī ir tā, ka, ja tu noliec un tagad tu gribi pagriezt, kamēr griežās līdzi, jā. Un tu smagi, un es arī, ka filmēju, es gribu tagad iezūmot, es aizgriežu viņu prom, es zinu, kāpēc viņi baigi stingri tie riņķi ir. Vienai no viņām bija diezgan patīkami viegli, redzi, es pat nevaru nemaz pagriezt viņu tā. Vienai bija forši griezās. Redzi, šitai ir forši. Šitais, man liekas, ir pēdējais koncepts, ko viņi ir uztaisījuši. Viņi ņēmuši vērā, ka tev viņš tāda klišķīšana ir. Jo īsumā tieši priekš zūma, man liekas, ļoti svarīgi, teiksim, ja tu gribi super kadru, ieraugt tur, es nezinu, un tu viņu plūstoši gribi pietuvināt, lai tev tas kadrs normāls paliek, bet ja tev viņš atgriežas šķībi, tad tu centies viņu iztaisnot. Es nezinu, kāda ir tā metodika. Zini, kā tā kā riteņas pievelk. Dinamiskā atslēga ir, jā. Arī tāpatam, ka gredzenes pievelk, jā. Tad dinamisko atslēgu vajadzētu paskatīties, cik tad tas montieris ir stingri savas tās gredzenes vai to smēri iesmērēs, jā. Jābrauc uz rūtītes, jārunā ar viņiem, kāpēc tik stingri griežas. Jā, dinamisko atslēdziņu un tad pārbaudīt, jā. Slīta sanāks videoklips tev, interesants skatītājiem. Konkurs, uzmini teramo bildi. Šeit ir jāsaka tā, tev ir jāuzmin
Savādāk, cik ir to gadu pieredze, viņa aiziet vējā. Jā, man liekas, tas ir speciāli. Zin kā, lai tik ļoti liels, kādreiz jābūt atkal maziņam, jā? Nu, tad skatāmies pirmo briežu ragi, kurš ir kurš. Jā, nu tad apakšējais pa labi 35, augšējais pa labi 640 ar 17 mikronu, augšējais kreisais 640 ar 12 mikronu un ap 1024. Nu, sanāk, es negribu apbēdināt. Bet šitie jāsamaina vietām. Jā, tieši tā. Jāsamaina vietām ir... Bet tu neesi noregulējis asumu, man kur piesieties. Ir noregulējis. Jā, es zināju, ka tur jābūt lielākam redzeslaukam. Šoreiz kļūda. Tu domā tieši, tas redzeslauks vienkārši no tās perspektīvas. Nu, ejam tālāk pie nākamā. Tas sanāk, divi nav uzminēti. Nu, Rainers nevar noregulēt asumu normāli. Zooms, domā. Nu, tas ir asums un zooms un viss reizē, ejam pie nākamā, un kā tev šeit liekas? Īsumā man editojot bija pašam grūti pat. Apakšējais labais ir 384 XQ, XP ir apakšējais kreisais, augšējais labais ir XG un augšējais kreisais XL. Otrādāk, jā. Un es ap citu ejot cauri, es pamanīju vienu to pašu niansi, kad XL ar XG ir ļoti tuvu, tā kvalitātes ziņā. Bet to mēs arī redzēsim. Tā augšējais kreisais XQ, apakšējais kreisais XG un augšējais labais XL. Es pēdējā vienkārši redzēju iesildīšanos. Tā ir skaitībā vispārējais. Tas svarīgais aspekts, kāpēc tā minēšana ir interesanta daļa, vienkārši vai tu vari uzreiz, neejot cauri visām bildēm, bet vai tu vari uzreiz pateikt atšķirīgi. Un nezinot, kur ir kura. Un te arī rēķinies tiem pirmajiem diviem, XG ar XL juka ar vietām. Jā, ja tā godīgi teiksim, kā tiek aprēķināts, cik tālu termokamera rāda pikseļu izmērs un objektīvu parametri. Viņam objektīvi ir identiski un pikselis arī ir identisks. Un vienīgais, uz ko tu vari tā kā saprast, uz ko es tā kā skatījos, redzeslauks. Bet es esmu nogriezis viņu nost. Tu esi nogriezis redzeslauku, tā kādā veidā tu apmāni, ja, un pēc tam, kad ir digitālais zooms, kad es redzu, kad izmantots, tad uz to es tā kā bišķi pavalkos, ja. Bet patiesībā tā arī ir, kad XG un XL, varbūt pat līdz 300 metriem, tu neredzēsi atšķirību. Bet tad ejam tālāk. Bet pēc tam, ja mēs skatītos reāli daudz tālāk, tad tu saprastu, ka tas tūkstošnieks ir pavisam cita tēma. Ierakst komentāros, vai tu uzminēji, tev ir iespēja vinnēt pulsu ar guru. Jo 4 nav uzminēti. Ierakst komentāros, vai tev sanāca viss uzminēt un cik daudz tev sanāca. Un tagad ejam tālāk, skatāmies, salīdzinām šīs ierīces no 50 līdz 300 metriem, lai saprastu, vai tad ir atšķirība, varbūt pietiek ar mazāko modeli, vai ir vērts lekt uz pašu jaudīgāko. Un tad sākam ar 50 metriem. Kāds tev viedoklis ir? Jā, viss rāda absolūti brīnišķīgi. Absolūti brīnišķīgi, un te atkal stāstīšu par to, ka, ja negribās daudz iztērēties, tad ņem vismazāko, un tas arī viss, un neko vairāk nesarežģīja. Bet tam mazākajam redzi ir tāda aura. Maliņa iezīmējā. Tur mēs redzam ne tikai pulsārs vienīgais, ar citi ražotāji tā kā kaut kādā veidā iezīmē, paspiltina to objektu, kur viņi redz, kur ir temperatūras atšķirība, ja? Tā kā uzsver. Zin kā, tev arī tas ir svarīgi droši vien, jo šeit, teiksim, ir diezgan rupšs pikselis, 17 mikroni, un lai nebūtu tas kubiks Minecrafts, vienalga, kā mēs viņu sauktu, tad tas droši vien, ka palīdz, ja? Tā kā vairāk siluetu konkrētāk izteikt, ja? Šitais ir XP, ja? XL tas ir, jā. Un redzinu, tu pastājies, ka XL tas XL ar XG ir ļoti līdzīgs. Jā, tam XL ir tāda telpiskums sajūta. Bet, ko tu domā par ragiem tieši, ja paņemam, kad... Jā, ar XQ tu pat redzi nolaustos žuburus. Tā kā ļoti labi. Viena lieta ir tas, kad kaut kā laikapstākļi bija ļoti labi. Jā, mums ir 65% mitrums bija vai kaut kas tāds. Tā kā, vējš bija diezgan liels aizpūt mums pa gaisu. Būs arī starp ielikuši iekšā, kur mums aizpūt pa gaisu. Jā, visas mūsu meža dzīvnieciņas, bet laikapstākļi bija labi. Kā tev liekas, siltums arī ir 50. Jā, ļoti labi var redzēt. Viss detaļas. Arī galvenais tas, pa ko es skatos, kad ir 35 objektīvi, vai var redzēt meža fonu, un šeit ir sevišķi 384 sensors. Tad arī. Bet es astījos, es ilgu laiku nebiju skatījies XL tieši termokamerā. Es paskatījos un pilnīgi tā kā, gandarījums bauda no tā, cik laba tā bilde ir. Pasties, viņa tā kā, viņa... Es nemāku raksturot kā, bet viņa, pasties. Jā. Es viņu medīju, es nezinu, 2 gadus, ja ne 3. Tas ir, jā, tiešām arguments, jā.
Viņš ir tiešām no bildes viedokļa ļoti izdevies. Nu, tad tev pa 50 metriem ir vērts, kuru tad izvēlētos? Nu, ar šito pilnīgi pietiek, šitās mierīgi netērējam naudu, viņa šitā mierīgi var cīnīties, nekāda vaina. Nu, tad ejam tālāk uz 100 metriem. 100 metros esmu vainīgs. Jā. Nenofilmēju, man liekas, tas ir XQ modeli. Mums būtu tos zvērus laikos, tu redzēji, ka viens tāds nopilsts ir XL modelī. Un tad es sapratu to, ka kaut kā pārtver. Bet būs pēc tam tālāk nākamie. Jā, viss ļoti labi rāda. Es saku, arī 100 metri. Ja ir labi laikapstākļi, tad ar 35, 384 pilnīgi pietiek. Un labi, pa tiem ragiem, ja mēs paskatāmies vairāk, ja ļoti gribās redzēt vairāk tos nolaustos žuburus, tad es teikšu, šitādā sausā laikā tad XG un XL izceļās ļoti. XP tomēr arī tādi paliek jau mazāk saprotami, bet XG un XL ļoti labi var redzēt tur. Tā kā visi kārtībā. Nu tā. Pieņemsim cūkām pūkus, vai tu vari redzēt ar tiem lielajiem sensoriem 600. Ar tiem var redzēt, un paskatīsimies. Var redzēt. Jā. Tad ejam tālāk uz siltumu. Uz siltumu 100 metros. Te viss kārtībā, te viss safilmēts. Kā tev šis? Jā, labi. Var redzēt, protams, graudainību, ja. Kad iezūmo, tu no tā neko nevar izbeigt, jo 384 sensors, 17 mikronu pikseļu izmērs, to tur redzēt, bet, kas ir svarīgi, teiksim, ņemot vērā to, ka šitais, man liekas, ir jau 22. termokamera sērija, ko mēs esam lasējuši. Es pat neticu tādam skaitlim. Es sāku piesieties ļoti pie tā, cik viņi autentiski izveido dzīvnieku. Kājas ir jāredz. Ja tu kājas neredzi, tad tur kaut kas galīgi nav riktīgi. Tas labākais jautājums, ko uzdod, ir XP modeli vai XG modeli, vai šajā gadījumā tu redzi to atšķirību? Kā redzi, Elder Terrieriem knapi var saprast asti. Ja? Tas vēl redzēt pikseļus, ja? Bet tā jau tu vari ļoti labi pamanīt, un nekāda vaina tur nav. Okay. Tad sanāk pa 100 metriem. Arī pilnīgi funkcija pilda. Mēs cevišķi paskatīsimies uz 200 metriem tagad ragus, kas būs interesanti. Un tad jau mēs varēsim tā kā vairāk. Bet sanāk uz 100 metriem, tad tu vēl projām XQ modeli? Jā, pilnīgi noteikti. Ok. Tad ejam uz 200 metriem. Ko tu saki 200 metros? Man tie ragi interesē ļoti. Sākotnējais palielinājums. Sākotnējā visos var redzēt. Tikai, arī tas, kad var redzēt lapsu ar visu asti, tur viss ir skaidrs. Un tad pievēršamies ragiem. Var pamanīt, ka kaut kādi ir, bet kādi tur nojausmi ir ļoti maz. Tad būs arī palielinājums lielāks. Bet kas ir forši, kad ar visiem tu redzi? Kad ir? Jā. Tad var pamanīt, kad viņi ir. Tur saprast nekādīgi. Ar visiem pārējiem krietni vairāk informācijas. Garumu vismaz 35 var pateikt, kad ir ragi, bet kādi to nevar. Var pateikt, ka tas nav špīseris, tas ir kaut kas bišķi vairāk. Bet pārējiem tad var paskatīties lielāko ragu garumu. Un, protams, ar XG un XL jau var noteikt vairāk žuburus. Es varu redzēt, ka sadalās arī, kad augšā iet, un tie arī sadalās. Tur aplausts nepateiks, bet tas, kad ir, tad tu vari pateikt. Arī tas eksperiments ir diezgan autentisks, jo aizmugurē ir siena ruļļi, krūmi, pagājušā gada sakaltas zāle, tā kā sarežģīta apstākļi. Un mazie, piemēram, šitie plēsēji koki. Jā, arī ar 387 tu saproti, kas ir āpsis, kas ir lapsa, asti tu redzi. Tā kā mierīgi, kā saka, var pamanīt, atšķirt, vai tas ir ar ragiem vai bez ragiem, kas ir labā lieta, ja. Bukam noteikti nevarēs redzēt, bet, teiksim, brīžveidīgiem tad redz, bet arī tāpatām mazos plēsējus to atšķir. Un, tā kā 200 metros pilnīgi visi darbojās. Kas ir atšķirība, pieņemsim, kad XG modelim un XL modelim to var piezūmot daudz tuvāk? XG bija, man liekas, 13 reizes maksimums bija, un XL ir 20 reizes, bet tiem atkal ir, ierobežots tas palielinājums. Tas arī varbūt tāda vēl viena nianse, ko var. Un pieņemsim, vai pupus var redzēt ar viņām 200 metros? Tad, teiksim, XP un XQ, tad tā kā tā līnija valkās jau. Šeit arī, man liekas, pārējās termokameras mēs ziemā testējām, tad tur bija viss skaisti. Šeit viņi reāli zālē iekšā ir. Bet
Bet, jā, tur jāskatās. Ar XPXQ ir grūtāk. Bet man liekas, ka pa laikam viņi tā kā parādās. Jā, viņi noraustās, un tad var ieraudzīt. Tā ir taisnība. Un redzot, arī tas interesantais, tas, ka tam pulsaram jau arī kaut kāds īpatnējs algoritms apakšā ir, labā ziņā īpatnējs. Tikai, kad kaut kāds unikāls, ka es arī apstrādā šo informāciju. Un tad reka ir 200 metros siltums. Kā tev šeit liekas? Jā, kas ir, par ko es runāju, par to, ka visiem dzīvniekiem jāredz kājas. Ar 384. to mēs varam ieraudzīt, ja? Pa visiem pārējiem vēl labāk. Tāpat tā meža fonu labi var redzēt, ja? Bet, piemēram, XQ, tas saka, ka 200 metros vēl to var izmantot un ir pilnībā pietiekams arī uz mazajiem plēsējiem. Jā. Un tad jautājums ir, kas ir XL, XPXG, vai tur redz kaut kādu atšķirību tieši bildes kvalitātē? Tur redzi, pirmkārtām, tur nespēlē tik ļoti sākotnējā palielinājumā vai divkāršīgā palielinājumā. Tos kubikus neredzi. Tas vienkārši pikselis ir smalkāks, ja? Pat XL es teikšu, ka tu redzi arī, kad temperatūra starpība, teiksim, Norvēģijas aņasunim, kur spalva ir nomesta, kur nav nomesta, tur var pamanīt, daudz detalizētāk. Cik garšīgi tā bilde XL-am ir, ne? Jā. Tāpēc es viņu arī lietoju. Tad jautājums tev par 200 metriem, kuru izvēlēties, ja medī līdz 200 metriem? Respektīvi, mēs redzējām lapsu. Apsi mēs varējām atšķirt, kas bija zālē, ja? Tāpatām uz suņiem, uz siltumu mēs varam atšķirt, kur ir asti, kur kas. Tā kā ar šo pilnīgi pietiek, ar šito var viss saprast manā skatījumā. Tā kā nekāda vaina. 300 metri, tas pēdējais, tas izšķirošais parasti jautājums. Kā tev šeit izskatās? Jā, šī jau tā bēdīgāk. Labā ziņa tāda, ka mēs redzam plēsējus. Mums ir bijuši gadījumi, ka mēs neredzam vienkārši. Liekas, ka viņi nav, bet viņi ir. Tas, ka mēs redzam, ka viņi ir tā kā, vairāk mākonīši, sevišķi skaties mazais sivēns arī. Tas ir tās moments. Tur jau saprast, vai tā ir lapsa vai sivēns vai pēnais. Bet pēc uzvedības. Kas ir interesanti, ja tu ieskaties, tu visiem redzi ragus. Es domāju, tur laikapstākļi nospēlēja. Laikapstākļi varētu būt, jo tie ragi arī, ja mēs skatītos vasarā uz īstiem ragiem, kad viņi aug, tad arī redzētu ragus, varbūt ļoti tālu. Tālāk nekā pašu briedi. Labi, mazie plēsē te pa visām kamerām. Ka XQ mēs sapratām, un XPX, tie kā tiem? Ar tiem redz labāk. Protams, bet, XP kaut kas ļoti līdzīgs XQ. Tas pikseļu izmērs tomēr nostrādā, ka viņš tomēr vairāk ir tādos kubikos. Bet, labi, tu vari pamanīt tā kā pinzeli bišķi kuilim. Un cilvēki tu daudz labāk redzēt. Īsmā lapas arī ir diezgan labi, tu redz ar XP. Tā kā, jā. Bet tad sanāk atšķirība, pieņemsim tieši šiem 3 modeļiem, kas ir 6 sensori, vai tu redzi tādu ļoti lielu atšķirību, vai viņi ir, tāda? Te izraujās vadībā, visi ir 12 mikronu pikseli. Bet, redzi, ja mēs būtu tādā putenī, lietu miglā, tad droši vien, ka varētu būt, ka tas XG pieņemsim atkrīt, jo viņam ir viszemākā jūtība milikelvinos, tad šis parādīt labāk. Man ir bijis tā, kad es aizbraucu ar XP un skatījies uz dzīvniekiem, un ar 12 mikronu 640 vispār neredz viņu. Un es šito redzu bukus uz lauku putenī. Tā kā viņam ir tā kā savas, kā saka, tādas visurgājēju funkcijas, ja. Protams, ka dēļ matemātiskā aprēķina pikseļu izmērs un fokus attālums viņš nevar cīnīties ar 12 mikronu, bet, teiksim, tad, kad mēs būtu rītīgos skarbos apstākļos, un nevajag baidīties, teiksim, bauras, kad notiek, bieži vien arī tajos skarbajos apstākļos ir arī, interesantāk nomedīt, tev uz vērstā nedzird un tā, bet tev vajag saprast visu, tā kā tur atkal viņam tādi, kā saka, offroad mašīnas funkcija ieslēdzās. Rektor ir 300 metros tad siltums. Kas ļoti labi, man liekas, jūtu redzēt kājas. Jā, tas ir svarīgi. Jo es kaut kad iepriekšējās 22 vienu otru, kad tev liekas pēc parametriem viņam jārāda ir. Un viņš rāda tev vienkārši mākonīti. Tu pilnīgi nesaprati, ja viņš nekustētos domāt kaut kāds akmens. Tā kā, uzzīmē autentiski to bildi un tad tu saproti, paskaties, tu pilnīgi saproti, ka tas ir uz 4 kājām kaut kāds kukainis, ja? Un abi 2 suņi var redzēt arī, vienam garāks kājas, vienam īsākas. Un XPX, XL, kā tev tie, vai tur redz atšķirību?
XL man liekas, ka vispār, mēs jau iepriekš esam runājuši tiem, kam ir 1000 sensori, tur vispār jāsāk no 300 metriem, un līdz 700 metriem būtu jāatkāpjas, vai vismaz līdz 600 metriem, lai tu varētu parādīt, kā tad viņi tie lielajā distancē tiek galā. XP var redzēt siksniņu, un tā tālāk, kad tu var ieskaties iekšā, var redzēt, kad ir tā kā, var redzēt, kad ir tā kā iet siksniņa. Tieši tā termālā jūtība, kad viņš pamana kaut kādas citas detaļas, ko citi nepamana. Jā, bet arī tā XL bilde, es tā kā negribu viņu slavēt, baigi, bet paskaties. Jā, man ir ļoti daudz visādi kadri, kur es reālās medību situācijās, arī tādās migliņās, lielās distancēs, tad tur satiec briežveidīgo, piezūmo, visi saprot, kas es tāds cirēja līkumu projām, lai netraucētu, un tā kā tas ir izdevies, jā. Es vienkārši smieklīgi. Buļļu sezonā, šis ir buļļu sezonā jāliek iekšā, kad mūsu buļļi arī mēģina vairoties, jā, un meklēt skaties. Un nesanāca, ja? Netika līdz govī, un ja? Nē, bet viņš pārvietojās. Viņš pārvietojās, un tā viņš arī palika, viņš gribēja pasmaržot vienkārši. Nē, ja? Un šitā mums visu laiku bija ties testēs, bet labi. Bet arī izgājām cauri dažādās krāsu paletēs, tieši izmēģinājām arī balto krāsu paleti, kas ir atkal atgādinājums izmēģināt dažādas, jo var arī redzēt dažreiz labāk trofeju, iespējams arī lielākās distancēs pat var pamanīt. Un te arī var pastīties, kā izskatās. Tas balts uz melna ir tāds ļoti autentisks, tāds dzīvi tā bilde. Vai interesanti, kā tā termobilde to sataisa. Labi, viesturi, esam notestējuši ierīces, izmēģinājuši, pārbaudījuši, izspaidījuši, apstījušies termobildi, salīdzinājuši. Kāds ir tavs viedoklis? Jā, es teikšu tā, ka viņi tiešām labi līdz sīkumiem. Pulsē ražotājs ar to arī atšķirās, ka viņš nostrādā visu līdz sīkumiem. Pieskatot bateriju, pat vāciņam virsū ir kaut kas neslīdošs un pa visu padomāts. Tā kā, ļoti izdevies produkts manā skatījumā. Un plus vēl ir tas, ka, ja kaut kas nav izdevies, tad vienmēr ar nākamo pilnveidojumu to var uzlabot, un tas ir tas labais stāsts tam Telosam. Jebkurš, kas nopērk Telosu, ik pa laikam var viņu pilnveidot, jā, un tagad jau var pilnveidot līdz XT. Tikai es runāju ar rūpnīcas pārstāvjiem, ka tas XT ir tā, ka tur ir pavisam citi procesori iekšā, ka tev nav tā, ka tu vari pielikt tikai attālu mērīt vai tikai sensoru, tev viņš ir pilnībā jāpārveido. Un tad iespējams, ka tas ir tāds lielāks solis izmaksās. Bet katrā ziņā ļoti labs koncepts un skaidrs, ka tās platformas visi var izdarīt. Mainīt objektīvus, droši vien nākotnē būtu okulāra rūta ekrāna mainīsies. Ja? Varbūt arī poga kaut kāds reliefs, ja? Kā mēs skatāmies tagad, XT ir arī tāda forša sudarbota palēka nokrāsa. Man liekas, beigais bonus vēl klāt ir tā vibrācija, jo tas, ko es arī visu laiku teicu par citiem zīmoliem, ka tu spaidi tās pogas un nav tā atdurīte. Ka šajā gadījumā tu jūti to atdurīti, ka tev ir opcija. Pirmkārt, tieliec baterijas, pieņemsim, es parasti somiņā lieku šādu te, ieliek iekšā, es jūtu, kad viņi ir pielādēta, viņi pieņēmusi tāda elektrība ir. Un otra lieta arī tā, ka tu ej klāt un tev ir katrs tur kaut kāda bebrīta vai vienalga ir tādas situācijas, arī bieži vien tur aiziet, pēcpusdienā viens zvēri jau ir ārā un tev kaut kā vajag saprast un tā tālāk, tev jākustās ļoti maz ir, lai gaisma neatspīd. Dienā tas varbūt nav tik aktuāli, bet vienkārši tu ieslēdz un tu zini, viņa ir ieslēgusies, viņa ir gatava, ja? Tā kā tu vari kā komunicēt tā kā attālināti. Tā kā, jā, tā kā. Kuru tu izvēlētos, piemēram? Es jau esmu izvēlējies. Protams, viss ir atkarīgs no tā budžeta. Ja? Man tas labais vispār tajā Telos konceptā, tur man liekas jāsaka, kā saka pulsā radītājiem Evševskim, kas izdomāja šo konceptu, ir labā lieta ir tāda, ka tu nekad nenopērc nepareizu termokameru. Kā saka, var atļauties šādu, nopērc, vari medīt ar viņu 5 gadus un tad pilnveidot, tā kā tu visu laiku vari iet laikam līdzi. Un tev nebūs tā, jo tagad īsumā tas tirgus ir tik pieblīvēts, otrreizējais tirgus ir pieblīvēts, un patiesībā tev viņi būtu jāpārdod par ļoti lētu cenu, varbūt 2 reizes lētāk nekā tu viņi iegādājies, lai tu varētu saņemt kaut ko jaunu. Bet šitien tu tikai nedaudz piemaksā un pārējais nākamo. Ja? Un arī tāpatām daudziem ir jautājumi ar attālu mērītāju vai bez attālu mērītāju. Un tu lauž galvu nevar saprast, un reizēm, kad nesanāk novērtēt to medību situāciju un trāpījumu un tā tālāk, tad tomēr vajag. Citiem nevajag, vai arī parādās tas tēmeklis ar attālu mērītāju vai bez, tur jāskatās konceptī. Tā kā tas ir tas labais stāsts, tā kā, man liekas, un arī tāpatām, protams, ka citi ražotāji iet ļoti uz visādām inovācijām, regulācijām, tas ir ļoti labi.
Es tā kā saka, nu tas kā ar mašīnai stop sistēmu. Nu, baigi viņi vajag. Kaitina, nekaitina, nu kaitina reāli. Un tur arī bija jautājums, vai tiešām viņi ietaupa degvielu. Jā, un tad arī uz jebkuru pogu, nu, un teiksim, protams, ja ir tik kolosāli apstākļi, ka tu nobruģēts ir ceļš līdz tornītim un tornītis iekārtos tā kā istaba, tad viss ir kārtībā, bet ja tu ej un meklē un aizšaut zvēru meklē un arī tur, nezinu, nu, paņem līdzi pīlēs laivā, tev tur niedres uzbirst virsū un tā tālāk, un tu zini, ka šitien tev katrs dublis vai kaut kas, tu viņu nomazgā. Visi pārējie, kas ir tā kā integrētie iekšē, kur apakšā ir tukšums, tev viss var sabirt, viss var, nu visāds tādas nianses, tā kā, nu, katrā ziņā ļoti iespējams, varbūt Telos arī domās kaut ko citu par savu regulēšanas iespējām, bet nu, šitais ir tas, kas strādā. Teikšu arī, ka mana mīļākā kamera varētu būt ir tas XL50. Nu, tā kā nevis tāpēc, ka es gribu slavēt tieši kameru, bet tiešām tā bildes kvalitāte ir super jaudīga. Un tad ir vēl viens binoklis, kas varētu būt arī kā otrs, nu, tā kā mīļākā lieta, kas no termokamerām ir, tas ir citam zīmolam. Bet no termokamerām monokļiem es teiktu, ka, nu, tiešām. Jā. Ar visu to, ka viņam ir 1024, nevis 1200. Lai gan nākamais būs vēl jaudīgāks, tad varbūt tā būs kā nākamā jau foršākā. Bet, nu, tiešām, nu, ļoti kvalitīvi nostrādāts, ļoti laba attēlu kvalitāte un tās mazās nianses par vibrāciju, par baterijas nomaiņu, siksniņas nomaiņu, visu ir padomāts. Nu, nu, pats galvenais, ka tai tehnikai ir jāsaprot, ir tas, ka medībās, tāpēc ir specializēts medību apģērbs, speciāli medību zābaki, ja? Nu, tie tomēr ir citi apstākļi, tas nav pastaigāties pa parku, kad krosenēs nevar aiziet medībās vai sporta tērpā, tev vajag ar vēju, iespējams tev vajag viņu nomazgāt, ja lietus uzlīs, ja dubļi virsū ir un tā tālāk, un īstenībā tai medību aprīkojam arī tādam jābūt. Nu, un, teiksim, Telos ar to labi tiek galā. Es kā ilglaicīgs lietotājs varu pateikt, ka, nu... Viens liels mīnus. Cena. Jā. Bet, nu labi, visas labās lietas maksā naudu. Nē, nu vēl viena lieta ir jāsaprot, ka pulsāra ražotājs tas ir Eiropas ražotājs, ja, tad komplektējušās daļas ir 75% un vairāk, kas ir radītas Eiropā. Eiropas elektrības izmaksas, darba spēka izmaksas, materiāla izmaksas, ja, tāpat tām produktu radīšanas izmaksas, tā kā tas ir tas, bet, nu, mēs varam atbalstīt sevišķi Latvijā strādājošos inženierus un tehniskos cilvēkus. Arī Latvijas ekonomikai tas ir vienas kāda plusiņa klāt. Lai izvēlētos sev labāko no šī sērijas modeli, XG, XP, XL vai XQ, tev vajag sazināties ar mums, jo mēs tev ieteiksim labāko variantu tavām medību situācijām, stilam, platībām un tā tālāk. Protams, varbūt arī kādi citi modeļi labāki ir no Pulsar vai citi zīmoli arī ir labāki. Tad, lai to visu uzzinātu, sazinies ar mums, sazinies ar Viesturu. Ieteiksim vislabāko izvēli termokamerās un padalīsimies ar savu redzējumu viedokli, arī ar pieredzi. Tik daudz mēs esam šobrīd iztestējuši un mēs ļoti daudz ko zinām, ko varbūt citi nezinu, nav pievērsuši uzmanību, tā kā apmeklē Premium Optics LA. Ja tu redz īso video, noskaties garo video un uz saziņu. Čau!